Tā, labdien, Budapešta! Nu, man te paliek arvien vairāk sieviešu. Labdien! Čau! Labdien! Čau! Labdien! Pie mums ir pievienojusies Ilze, vadošā Latvijas šahista Nelija, Latvijas izlases kapteinis. Ilze, čau! Labrīt! Ko tu mums šodien Čau! parādīsi un pastāstīsi? Es varu īsumā pastāstīt par savu iepriekšējās kārtas partiju, jo viņa bija pietiekami interesanta. Man gan nenospēlēja tā, kā es biju plānojis variantu, bet, mēģināju tā kā sagatavoties, paķert uz izbrīnu. Es redzēju, ka tā bija kopīga komanda sagatavota, pēc, kad arī Lindai pie 4. galdiņa līdzīgi spēlēja. Un tad es varu ātri parādīt vienkārši, kā es viņu noķēru. Sākums bija pavisam vienkārši. Tā, es varu zirgs ar 3D5, tā ir standartā spēlē, C4, C6, tas tāds pavisam tā. Un tad bija pasagatavots tāds asāks. Tā, un te es šajā gainā pagāju G6, tāpēc, ka man citas partijas ir bijušas, kuras liek tā kā E6, lainas D6, un tam man ir uzskrēts virsū ar kaut kādu viltīgu tur tornas G1, G4, kaut kādiem tādiem plāniem, aptuveni kā vakar Laura vinnēja savu pretinieci. Principā, ja mums bija līdzīgs variants arī kā Laurai, lai cik interesanti, bet kaut kādi 4 vai 5 gājieni mums pilnīgi sakrita. Es skatījos uz Lauras pozīciju un es sapratu, ka mēs nevaram dabūt vienādas punktus, tāpēc man ātri jānovirzās. Un tad tā Lauras pretinieci G6 negaina, tad jau mums uzreiz sākās tad Labi, brīvāk. ka Zviedru šahs nebija, ne? Nu jā, tā praktiski, jā, jo tā reti, kad gadās Laura arī tā pastāsta man pozīciju, pastāsta vēlreiz, viņa pat netic savam acīm, ka mums tieši tas pats stāv. Nu tā. Komandas cīņa vakar bija. Komanda pret komandu. Un tad es šeit spēlēju tādu ar fianketu, nekas tāds īpašs, varbūt melniem nav, bet nav arī ir pietiekami labi. Tā, zirgs D7. Hipermodernisms, jā, tā saucamais. Jā, tā es kaut kā vienkārši mēģināju spēlēt pa centru, aizgāju zirgu, man patīk, tur zirgs bija iekārtojies, it kā pilnīgi mierīga pozīcija, bet varbūt baltiem nedaudz pārsvars, bet tagad jau vairs nav tur. Tagad jau ir līdzīgi. Te viņi noblējumi kaut kādu uzbrukumu dāmas C5 spārnā. tur nevajadzēja iet, ne? C5 baltiem? Jā. Ko viņi pēc tam darīs? Viņi aiztais ciet savu spēli. Es domāju, C5 tas noteikti īsti nebūs pareizi, ja viņi aiztais. Viņai vajag kaut kā drīzāk nosist un pat C līniju vai kaut kā zirgus B3. Tā kā viņi. Un šeit es pagāju zirgs G4, tas jau bija tāds, var teikt, lai izsaukt H3 vai arī, lai dabūtu kaut kādu spēli ar melniem. Un ja viņi neko nedarītu, es varbūt pat iet kaut kādu lainas H6 un mēģināt vai uz F2 skatīties vai kaut kādas jau taktikas meklēt. Tā kā viņai tas H3 piespēd kārtā. Te es vēl nedaudz padomāju, vai uz F2 neoperēt 2 zirgus Jā. bandinieku, bet es novērtēju, ka tas nav pārāk labi, ka tomēr viņai tur pietiekami labi paliek un kad pat raku, jā. Jā. Tātad ātri es pa vidiņam. Tātad vakar mēs spēlējām ar Dominikānas Republiku, un Ilzē pretim bija grūti izlasīt tos viņas nosaukums. Vilsaida, jā. It kā reitings pazemināts šķiet 1900, bet nav viņas tik vājas. Protams, spēlē bišķiņu vismaz uz kādiem 100 punktiem vairāk par savu reitingu. Tas bieži tādām eksotiskākām valstīm, ka viņas tā reitingu vienkārši tā nebrauc uz turnīriem tik daudz un nepaceļ. Tā kā uz to tā ļoti nedrīkst skatīties. Tā. Ļoti jāuzmanās īstenībā, vai ne? Ar šito. Jā. Tā. Tad par partiju tālāk, vai? Jā. Tad es tā, man vairs bultiņi nestrādā. Atliekam atpakaļ. Tā, tad te es atkāpos, es sapratu, ka tur tie sitieni nav pārāk labi. Tā, zirgs vai 3, tad es nolēmu, ka man kaut kas jāsāk darīt, jo, ja es ļaušu, ka viņi vienkārši man uzbrauc virsū, tad nebūs labi. Te es sāku jau G5. Nekam datoram varbūt ne tik labi patīk, bet tas jau nekam pie partijas. Es domāju, ja viņi neko nedarīs, iešu G4 un zirgs būs tūlīt apakaļ, un es atkal meklēšu savus idejas, kā matot, bet viņi pagāja, pietiekami man likās pareizi noreaģēja zirgs E5. Es sapratu, ka tas zirgs tur tā nevar stāvēt ilgi, zirgs D7 grib, lai viņi aiziet. Vai nomainās vismaz, un tad es atkal turpinātu, vai varbūt ar to pašu G4 vai F5, domātu, kādā veidā labāk uzbrukt. Te viņi nokļūdījās, pagāja zirgs D3, un es uzreiz taktikas mājās skatos, tūlīt redzēsiet. Es uzreiz sapratu, čiks var sist, un
Te viņai ir, jāsit obligāti, ja tas tāda ir daktiņa. Tagad Lainas E6. Un tagad Tornim jautājums, kur iet. Principā nav, kur iet Tornim, jo uz C3 Apakaļ, nevar, ne? uz C2 Apakaļ. nevar. Iet apakaļ. A te tāds tā kā, bērnībā tāds. Tā figūra dāma, jā. Un zirgs D2. Un tas ir, man jau kvalitāte vairāk. Es jau priecīgi uzreiz. Protams, tas G5 man ir paiets, tā kā vēl jābūt pietiekam uzmanīgam. Nevar tā. Snikers uz atlēdēm. Jā, smuki. Tā, V6 padziņu prom, lai tur neiekārtojās centrā zirgs. Man E4 likās, ka tad zirgs F4 būs pietiekami labi. Zirgs E5, Tornis C8, es gribēju kaut kā torniem dabūt līniju, un C5 kaut kur paiet, tā kā, jo torņiem ir jāstrādā pa līnijām atklātām, viņi nevar tur tā tupēt mājās vienkārši. Lainas G4, E6, tas man tā nebaidījis tieši. Nokonsolidēja varbūt kaut kur. Man vairāk likās Lainas G4 vietā, viņai Lainas D3 bija uz H7 jāskatās. Bet, Tev spēle izšķirsies dāmas spārnā, jā? Jā, kur jau var redzēt. Jā, tagad es jau eju C5, un tagad kur lielā kļūda. Te viņi neiedomājas, ka viņai arī dāma pa sitienu. Viņi man it kā uzbruk dāmai, un droši vien sagaidīja PC. Es paņemu figūru. Jā. Jā. Un tā. Un tad jau Tornis vairāk. Tālāk es droši vien nerādītu. Nav var parādīt, kur viņi ilgi domāja. Nevis ilgi domāja, bet sēdēja pagāja E4. Es nesapratīju to. Tā, Lainas G3, zirgs F4, karalis H2. Un te viņi saprata, ka viņai jau ir zaudēts. Bet te viņi tagad šajā vietā nosēdēja vēl kāds minūtes 10, man liekas, un skatījās uz gan uz citām partijām, un tad man arī bija iespēja paskatīties uz citiem, jo es domāju, ko viņi gaida, bet es domāju, ka viņi varbūt gaida, ka es aizmigšu, jo man 10 minūtes uz partiju, ja es pēkšņi pārāk ilgi aizmiegu, tad man var nokrist laiks. Tā kā mazi bērni turnīrā, vai ne? Jā. Gājiens mata. Jau nemainās. Bet te viņi kādu laiku tomēr pastījās uz citām partijām, un tad tomēr padevās šajā brīdī. Jā. Tā taktika bija glīta, jā. Jā. Ilze, kas tev vislabāk patīk olimpiādē? Izņemot šahu. Šajā olimpiādē tieši, ja? Man ļoti patīk Budapešta. Es šajā pilsētā esmu bijusi, bet man viņa ļoti patīk. Gan ir arhitektūra skaista, gan te ir muzeji, gan ir tieši baseini termālie, ka te tiešām ir ļoti daudz ko darīt. Ja kaut kad arī brīvs laiks parādās, tad te ir ļoti vērtīgi var viņu izlietot. Var just tur kaut kur Bobiju Fišera ēnu, kā viņš tur skaigā ar polgarām tur kaut kur, vai ne? Noteikti, ka jā. Bet ir tā, ka, protams, pati olimpiāda man vienkārši patīk ļoti tā atmosfēra un tur iekšā būt un tā, bet, ja skatās ārpus, tad es teikšu, ka vislabāk. Ēšana te ir arī ļoti labi, kas man vienmēr svarīgi, ir diezgan, lai būtu, lai varētu labi paēst, lai būtu garšīgi un tā, kad es. Ēšana, man liekas, vispār ir pats svarīgākais. Tieši tā. Šahas ēšana tur nevar saprast, ja šaha figūras būtu no ēdiena, tad vispār būtu kolosāli. Nokautās, ka var apēst, ja? Jā, tieši tā. Klausies, tu satiec olimpiādē, ir kaut kādi šaha draugi, kurus tu varbūt satiec, piemēram, tikai olimpiādē vai pārsvarā, vai tev ir tādi? Vispār jā, varbūt ir tā, ka es viņus reizēm pat arī kaut kur citur satieku, bet ir tā, ka olimpiādē viņi ir daudz. Es jau pirmā dienā skatījos, ka man pienāca klāt vismaz kādi 15 cilvēki, kas vai sasveicinājās, vai apķērās, vai kaut ko paprasīja, kā iet. Un tā interesantā atmosfēra ir tāda, ka tu aizbrauc vienkārši uz Open turnīru, te varbūt tur 1-2 tādu labāk pazīstam. Te jau tādi no visām pusēm nāk, un gan Lietuvas, Igaunijas, gan turpat no Venecuēlas, ar ko es Vācijā spēlēju, tur tikko turnīrā atnāca, un no Šveices draudzene tāda, kas tagad jau vairs viņa pat nespēlē, tagad ir Lihtenšteins kapteini, tā kā tiešām daudz pazīstamu draugu var satikt. Jā, labi, teiksim paldies Ilzei, un tad mēs turpināsim ar Eliju. Jā, paldies, tad citām reizēm. Čau! Un tagad parunāsim par rezultātiem. Ja Latvijas izlase pēc 3 kārtām mums ir 25. vietā. Jā, neslikti, vai ne? 2 uzvaras. Ir arī labi rezultāti. Ir labi rezultāti. Protams, mēs pārdzīvojam par katru zaudējumu vai par katru neizšķirtu, kuru vajadzēja realizēt, neizdevās. Bet vispār ir 2 uzvaras komandai un neizšķirts.
Jā, Zolīti. bez zaudējumiem. Tas ir vīrieši, un uzreiz tad varbūt ar ko mēs šodien spēlējam. Tā, tūlīt. Turcija, stiprā Turcija mums ir pretī. Ko tu zini vai nezini par Turciju? Ja mēs apskatāmies, tas pirmais un otrais, viņi ir ļoti jauni. Otrais ir pie otrā galdiņa sēž 2011. gadā dzimušais vēlmeistars. Un pie pirmā galdiņa arī, man liekas, bija samērā jauns. Es kaut kad skatījos pasaules čempionātus, un tur turki jauniešiem baigi kaut kā figurēja augšgalā. Tad tie ir viņi, ja? Jā, jā. Jauni, atletiski, pirmie 2 galdiņi, jā. Tā kā mums ir, jā, bet mums arī ir, Nikita ir ļoti labā formā. Arturs arī ir gatavs cīņai. Uzvarēt visus tagad, ja? Okay. Jā, noteikti. Tā, un labi, sievietes paskatīsimies ātri, jo tagad jau tabula paliek interesantāk. Sievietēm jāpiebilst, ka mēs vakar meitenes apturēt, varētu teikt, turnīru līderis, jo Dominikānas Republika bija uzvarējusi pirmās 2 kārtās ar 4-0 un 4-0. Tātad viņi dalīja oficiāli pirmo vietu, ja, tā teikt. Un Latviju viņi apturēja, atņemot 3 punktus, ja. All right. Labi, viņām, protams, paveicās ar izlozi pirmajās 2 kārtās. Tā gadās. Šveices gan bija tā gadās, jā. Čīla Latvija šodien. Vai tu zini kaut ko par šo komandu vai nezini? Tavs komentārs? Neko daudz, es tikai zinu atkal kārtējā eksotiskā valsts ļoti uzreiz var reitingus, var principā aizmirst. Ir jāskatās, jāgatavojas pēc spēlēm. Līderi ir ASV, Spānija, Anglija. Un Latvijas izlase, kur mums ir sievietes 38, tur, kur pēc reitinga, ja? Tur, kur jābūt. Tur, kur jābūt 2 uzvaras un 1 zaudējums. Pirms spēles ar Dominikānu? Jā. Tā mums ir atkal pateicoties Danai, mums ir šī skaistā bilde. Un šeit arī Dana mums pārsūtīja bildes no grāmatas no iepriekšējās olimpiādes. Tātad Indija sagatavoja grāmatu, izdeva, uzdāvināja prezidentam, un Dana mums pārfotografēja dažus ierakstus, kurā Nesas partija tur nonāca tajā grāmatā bilde, un arī komandas bildes būs. Šīs ir no šī gada. Tas ir Nikita? Jā, Nikita. Nikita būs bagāts, es viņu nepazinu. Tā. Varbūt jau ir. Bagāts noteikti būs, jā. Rekur šeit no iepriekšējās olimpiādas, jā, mūsu skaistās gaišās formiņas. Tagad Čestra Zalcis vienmēr lausai uzspiež, zin kā, jo viņi blakus jā, viņi blakus. Esmu informēts. Kas tas pa skatu? Tas ir skats starp, mums ir viesnīcā ir tāds, kā lai saka, stikla tunelītis, A bloks un B bloks, un es esmu tieši pa vidu tajās. Caur to stiklu es fotografēju, cik nepatīkam ārā līs lietus un mazliet atspīd. Un šeit uz ielas. Tas no viesnīcas, jā, piedod? Šis ir no viesnīcas jau uz ielas. Es gāju uz veikalu pēc, jā. Tāds rudens kā rudens visur ir vienāds. Slapš un tāds. Kā Normunds ēd. Jā, kā jau Vils teica, ēdiens šeit ir garšīgs, izvēle ir diezgan, var izvēlēties, ir labi. Ko Normunds tur ēd? Tie ir kaut kādi gaļiņa, man liekas, ka gaļiņa kaut kāda tur ir, jā. Garšīgi. Oi, kultenītis un kas tik tā nav? Tās ir brokastis, es tagad saprotu, jā, šeit ir. Viestiņš, viss kā pie cilvēkiem, jā. Aha, tātad vakar mēs bijām ātri, un tad mēs ar meitenēm ātri iegājām. Tur blakus noteikti ir tāds izstāžu telpas, un tur bija ļoti skaistas figūras visādas. Lai, ka neizietu ārā no turienes vienkārši. Jā. Un tad mēs jūtam vienā brīdī, ka nezinu, kur mēs to laiku pazaudējām. Mēs tur ātri jāiet jau drīz jau uz spēli. Tiešām interesanti. Ir olimpiādas plakāti? Jā, redzi, ne tikai olimpiādas. Jā, tad viskaut kāda tāda slavas zāle, es teiktu. Sakies, šai olimpiādai arī ir plakāti vai tikai digitāli viņai? Ir kaut kāda plakāta, jā, bet viņi, Ungāri, ir ļoti, ļoti budžetīgi taisa, laikam es tā saprotu, nevar teikt skopi, varbūt taupīgi, bet pilsētā reklāmas nav vispār, vienmēr sakot, nekā lieka. Šaha veikaliņš.
Jā, šeit mums arī pazuda tas laiks. Ja tur Un grāmatas nauda. būs, tad nauda vēl nē. Vēl nē. Vēl nē. Te es laikam pazaudētu visu, kas man ir. Tā ir labi. Pieder, jā. Nu, jā. Smuki. Kas tas ir? Nu, tas arī ir tas izstāžu centriņš, kur ir tādas vairākas sadaļiņas, jā, kur tur ir grāmatas, bērnu grāmatas, nu, par šahu, jā. Tad ir lielāka grāmatu stendi, tad ir tās figūras izstādītas, tie plakāti, tur ir čempionu kausi. Tad tu vari kaut kādas suvenīriņas nopirkt, un tad tur bērniem bija arī kāds pasākums. Tur ļoti, ļoti daudz mazie jaunie šahistiņi un visādas figūras, tur rozā, zilas, un redz kādi skaisti burtiņi, un tur galdiņi, un nu, tāds. Klausies, tur var iekļūt no malas cilvēks šajās telpās. Jā, manuprāt, ka var gan, jo mēs vēl šeit neko, mēs vienkārši esam ienākuši, mums vēl neviens beidžs nav pārbaudījis. Es lidoju pie jums. Tā. Nu, Un tagad mēs ejam pie partijām. labi, ok, tad Nikita mums ir ar baltajiem spēlē. Te viss tas atklātnes sadaļa, to noteikti ir sagatavi vai arī zināšanas, ko jau zina. Un tad, kad viņi sāk spēlēt paši vienā brīdī, nu, piemēram, šeit arī līdzīgi kā Ilze teica, ka viņi tā kā pretinieku provocē, izsauc kaut kādus gājienus. Ja Ilze gaidīja tur H3, lai uzbruktu tam zirdziņam, šeit, nu, spiediens uz D6. Nu jā. It kā nekas traks, jā, bet, nu, redz, tomēr kaut kāda vājie punkti paliks, un tad skatāmies, kā Nikita viņus apstrādās. Nu, tā tad pēc E5 bija, kur šeit ir vājums. Šis punkts ir F5 kļūst vājš, un tad, tāpēc arī loģiski, ka zirgs aizdodās tur. Un pasties, cik elegants starpgājiens, jā? Nevis uzreiz ņemam, bet uzliekam zirgu labākā vietā, tur draud ar šahu paņemt, piespiežam pretinieku paiet neprecīzu gājienu, pēc datora sanāk, ka vajadzēja ar otru torni. Bet, nu, vienalga. Tu taču vienkārši laini no, nu jā. Nu jā, tur draudēja ar šahu nostēc, un tad tu nesasteidzot izdari šo. Viņš tā kā Kapablanka spēlē. Jā, nu, un rekur, tad nekāda stresa nav par to, ka tiek nomainīti bandinieki. Tas viss te nāks atpakaļ. Redzi? Un nav tā, ka momentā tiek paņemts atpakaļ. Tiek ņemts atpakaļ. Tad sanāk, ka vajadzēs izst to briesmīgo laini uz E7, lai paietu zirgs D5, jā? Nu, nē, redz, tas ir vājš. Jā, tas lainis ir jāiznīcina, jo viņš aizsargāja D6. D6 ir vājums, un par to līniju tur viss, tā teikt, ir D līnija būs vaļā, un tur arī viss balto figūras ielaužās, ja? Okay. Ielaušanās līnijas. Nu, skaties, kā uzreiz lielmeistari nesavāc tos bandiniekus, kas tur mētājā, bet viņus apstrādāja. Šis tāpat krīt, tur steigas nav, viņam redz aizbrauc pakaļ vienalga, vienreiz arī šeit tiek uzspiest. Un caps. Un tad man izbrīnīja pretinieka šitāds it kā elegants gājiens, jā, nu no sērijas es nemainos, bet spēju šeit, bet tas neko labi nedod, jo Nikita neskrien pakaļ tam tornim, vienkārši dara savus gājienus, uzlabo, nu, paņem telpu, pārņem, jā, pārņem visu. Nikitam baigi patīk sist bandiniekus uz 6. līnijas šajā olimpiādē. Nu, jā, bet pasties, nu, karalis ir klāt, viss telpas pārsvars milzīgs. Milzīgs. Es domāju, te jebkurš jaunietis, kurš jau tā labi spēlē, viss tā ir uzvarētā. Ja viņam iedod šādu jau ar baltajiem šo pozīciju, tā teikt, realizē, lūdzu, tev ir viss dots telpa, ir karalis ir aktīvs, tev ir laidnis pret zirgu, un viss šeit ir uzvarēts. Nu, iedomājies, man liekas, nekas tāds. Uz bandinieks F6 vienkārši karalis E6, jā? Jā. Tev redzī, kā tu nāc šeit, tev jānovājinās, kur tu vēliesi. Šito pasties, un neņem. Priekš kam ņem to, ko varēs paņemt tāpatās, jā, jo atkal F5 jau nav draudz, karalis vienkārši aizies pakaļ, vai arī pa G7 laidnis ņems. Un redzi, arī nav steigu, jo nevar jau šito īsti aizsargāt, to E6. Redzi, te krīt tur, pasties kāds nesteidzīgs. Un pretinieks šeit vienkārši padodās. Saproti? Tas ir Kapablankas līmenis. Jā, nu vienkārši nav gainas. Ja tu ej ar karali, tev atnāk šeit, nu tu ies ar zirgu, nu sagrābs to un vienalga atnāks, nu viss, nospiest uz ceļiem pretinieks. Nikitam ir foršs uzrāviens, izskatās. Jā, ļoti patīkam no malas, tu tā skaties un zigā tā sēdi, domā līdz mēģina uzminēt, kur viņš paies, ja sakrīt, tu tās priecīgs, kāds tas plāns, jā. Bet, protams, tas tikai no malas izskatās ļoti skaisti, tur apakšā ir liels darbs,
Jā. Protams. Ja tā jau parasti šajās partijās te gājieni izstāsta, īzīt. Es arī varētu, jā, izskatās tā. Tu pats pamēģini. Kurš tā nevarētu, jā? Tieši tā. Nu, bet labi, es parādīšu vienu partiju, ko es noteikti nevarētu, kur ir tāds Deivids Navara, lielmeistars no Čehijas. Viņš ir skaisti. Tātad Davids Navara, jā, tātad viņš spēlē ar Baltajiem. Un, kā jau es teicu, viņš ir zināms tāds meistars ar izdomu, ļoti bagāts, ļoti radošs, tāds šaha mākslinieks īsti. Un var redzēt, ka viņš to ar baudu dara. Viņš arī staigā ar to partiju, nu, zin, tā kā tāds Picasso, nu, viņam, jā, tad es arī, protams, iemetu aci, kas tur notiek. Kā katru dienu blakus Davidam Nesēn, un tad ir jāpaskatās. Karakančiks, nu redz, kā apspēlēt Karakančikā, ja tu esi Davida Navara. Tā tad. Es, diemžēl, spēlēju to Karakanu. Pret Davidu nevajag. Nu, skaties, it kā nekas tāds, taču viss ir, ne? Viss ir, un tas laidnis uz A4 it kā liekas, nu kā tur tas, kā, pasties, nu kas tā pa saistību principā, tad taču viss centrs bloķēts, kas te būs, nekā nebūs, bet tu pasties, kā to atrisināt. Nu jāatver, jā, lai kaut kas būtu atkal nākamā saistībiņa. Nu, te, protams, no melno puses nepārāk veiksmīgas tās rotācijas ar to dāmu. Nu, pasties, šis gājiens tornis B1. It kā loģiski, vai ne? Pēc serijas zirgu, ja gribat, jā? Uzliekam torni. Jā. Viņš arī nosit zirgu, ok? Jā, viņš nosit zirgu, bet, nu, es teikšu tā, Davids, viņš ļoti, nu, ar izdomu, kā jau es teicu, viņš spēlē ar izdomu, un viņš, protams, ir saskaitījis. Un, nu, tad skatāmies, man arī vienmēr interesē, kas būs tālāk, ko tad viņš ir ieplānojis. Nu, tornis ielaužās, to noteikti pretinieks redzēja, te ir aizsardzība. Nu, un problēma ir tā, ka Melniem karalis nav paspējis aiziet rokādē, un tad jāver vaļā ir centrs. Nu? Figūras tiek... Nu, redz, laidi neatdev, jā, C3 bija tāds starpgājiens, lai saglabātu saistību. Paskaties, cik skaisti. Nevarēja sist. Jo, kas tad ir, ja nosita, piedod? Un paskaties, ja nosita, tad būs pavisam ziepes. Kas būs? Tad nebūs ar šahu. Tornis sitais 7? Jā, un tad būs dāma, nāks ar šahu, vēl šito paņems un vēl to torni. Ok, dāma D6 pēc tam, labi. Jā. Tā nenosita, pagāja uzreiz projām, šeit, un pasties. Un man tagad patīk šis gājiens. Lūdzu. Melniem arī labākais ir, nu, jāpieņem tas dāmas upuris. Un te jau aiziet tālāk. Nu, tā, iesim atpakaļ. Wow! Jā. Un viss karalis ir mata tīklā, reko arī rāda matas 7, atkarībā kā tu reaģē, var arī ātrāk dabūt, un viss, te karalis noķerās. Redzi? Jā. Skaisti, jā? Tu vari parādīt to vietiņu, kur tā dāma pa sitienu. Tā bija skaisti. Tā tad uzliek saistību. It kā. Lūdzu, ņem dāmu. Tātad, kā ielausties 7. līnijā? Ziedot dāmu? Man nebūtu drosmes. Jā. Nē, nu, ko es varu teikt? Visi šie skaistie manevri un kombinācijas iespējams ir tikai vienīgi ar labu, ja tu labi skaiti. Ja tu slikti skaiti, tu vienu gājienu, starp gājienu izlaidīsi un visu tev nekas skaists nesanāks. Jā, viņi ļoti labi skaita tie, kas šādi skaisti var nospēlēt. Šeit, laikam, jāredz arī baigi tālu, šādu kombināciju. Jā, ļoti tālu un arī variantos. Jā, tas augsta līmeņa skaitīšana un precīza. Nu šodien mums tad būs ļoti saspringts mačs ar vīriešiem pret Turciju, jā? Jā. Mēs ticam, ka mēs varam arī vinnēt maču. Tā izskatās. Tad, un dāmas, piedod, pret ko spēlē? Pret Čīli. Čīli, jā, pareizi. Jā. Tātad meitenēm mums ir šodien Lindai ir brīvs. Un tad, jā, pārējās visas cītīgi gatavojās. Linda atpūtīsies, tad ar jauniem spēkiem pēc tam pievienosies. Un puišiem ir brīvs, mums ir Normunds ir brīvs, jā, jo vakar, kā mēs smējāmies
smējāmies, jā, paši savā starpā. Normandam viņš bija 3. no beigām, kas pabeidz partiju, jā, un principā viņš varēja vēl tur paturpināt, mēs varējām arī vakar bez vakariņām palikt, jā. Latvijas vīriešu izlases, jā, mums tur dramatisma pilnas, tur tās kārtas, bet 2 uzvaras, 1 neizšķirts ir ļoti labs rezultāts startam, vai ne? Jā, jā. Jā, un šodien ar Turciju ir liels ļoti pārbaudījums, tāds pats kā kā 2. un 3. kārtā, ja, var teikt. Tā kā, cīnīsimies, mēs visi sekojam. Varbūt beigās es gribēju pateikt, ka tie, kas skatās mūsu reportāžus, tātad apskatas, ja, par olimpiādu, droši var pievienot komentāros arī jautājumus, ko jūs gribētu pajautāt vai Nelijai, vai varbūt kādam izlases dalībniekam. Vai dalībniekiem drošāk, jā, tas noteikti varētu būt interesantāk. Jo komentāri sāk parādīties, cilvēki tagad zina, ka mums ir šie apskati, tā kā būs arvien labi. Labi, paldies tev! Labi, ok. Tā.